Jau teju nedēļu bijām klīduši pa Skotijas ūdeņiem, meklējot lielo līdeku midzeni. Zinājām, ka vienīgā iespēja tādu atrast ir būt ūdenī un nenogurstoši turpināt meklēt, jo mums taču vienmēr tas ir izdevies, vai ne? 6. dienas pēcpusdienā mēs tādā vietā nonācām. Ūdenī nebijām pavadījuši vairāk par stundu un jau dzirdējām Madara. Irā! Nu, tur 10 toči. Un šī sērija ir par kādu neticami skaistu pēcpusdienu Skotijā. Lēģi jau ierodās pamazām. Vecīt pie pacies man vizu. Aizgāja. Atnāca līdzi atkal. Viņš ilgi stāvēja blakus vienkārši un nāca līdzi. Un neņēma. Ja 90 standa. 80. Nāks mums. Nav vairs. Norāvās. Paga. Ui, laba. Tā ir vēl lielāk nav. Irā, uznāk. Ir. Ej, tu nostvec. Oh, shit. Labi, ka man ir brilles. Nāsas neredzēju. Ākāk šajās izšāva. Vai atceraties to himnu viesnīcā par lielajām zivīm, ko meklējam? Tā ir dziesma arī mamām, kas noraujas. Oi, Nav man vairs laimes, jo aizgāji tu. Nav vairāk prieka, jo pazudi tu. Saule, zvaigznes, mēs tu. Visur tevi meklēju. un tad paņem lielāka. Un cik mēs teiktu? Cik tā bija? 320 noteikti. Nu, 520, un tad šitā. Un tad pie paša sačaka aiziet. Bet tāda sajūta, ka man viss cops uz man lielo peli ir, bet man sajūta, ka viņš dzen prom un nesēž tāpēc virsū. Viņš uzmet mazāk kaut kādu tādu džerka vai gūpī veidīgo. Man bija kāds cops, kāds 5-6. Mums bija, mēs pie laivas atnāca tāds 90 vairāks, nu crazy. Ir, jā. Labi. Ir! Metri 5, bet rasna. Mama! Jāni, šitajā stūrī izrādās ir Eldorado. Viņiem tur entās copas, vēl tikko metru iecēla iekšā. Nezinu, vai te visiem pietiek vieta, vai tas ir tikai viens spots.
Pa lielam trešā jau. Pirmā 1,09, tad 1,20 m aizgāja. Un tad šitā. Skaistas jūs. 1,03. Ir! Skaisti. Labi, vecīt, kāda resta apaļīga, ne? Tāds kāds mums patīk. Jā, mēs jau darbu nesam izdarījuši. Mēs, tagad baudam. Jā. Olai! Ko paņēma? Uz Savage veco, pavisam veco zuti, kas man ir jau entāls līdeks izvilkts un salīmēts un sakausēts vēl vienreiz. Nav tik maziņi, bet ir smuka, jā. Ko? Dažām šo atpakaļ. Meklējam lielāku. Meklējam nesiju. Davai, labi. Liela? Labi. Ļoti smuka līdeka. Ļoti skaists zivs. Mēs teiktu svarā tādiem 4. Tā kā laižam atpakaļ un mēģinām vēl. Ojojojoj. Ko man sečakā lieķerās zivgalā. Sečakā. Cīnās jau traki. Aptūsies riņķi. Metrīs tuvu nebūs. 95. Šis tā saucamais vecmeistara padoms, vai ne? Kāds? Aizbrauciet, iedodiet atpūsties. Nē, es jau nelīdu jūsu vietā, jūs jau redzējāt. Es solīts, es tā nedaru. Ko vīri? Turpinam nesīs meklējumu līdā, ka šodien man 4. kas aizbraucāt, tas vēl bija kaut kas notikās. Tā kā šī laižam atpakaļ. Labs izmērs ir, bet nesīs izmērs vēl nav, vēl tā jāatrod ir. Labi. Ātrā atlaišana bučot, es negribēju. Bum! Davai, pļaugi iedevu, ka tu man aiztiec. Turās, davai. Nav to grābstīties grābām. Tomēr ne visi baudīja Eldorado sauli un saldās līdeku pļaukas. Ja mūsu dienu saliek 10 sekundēs, tad tā izskatījās apmēram šādi. Aktīvās līdekas bijām atraduši vienā paseklā līcī, taču gribējās atklāt vēl citas neskartas vietas, jo ezers bija tiešām milzīgs. Un zinājām, ka līdzīgai līdeku koncentrācijai ir jābūt vēl kaut kur. Tādēļ devāmies nelielā izpētes braucienā pa pasakaini skaisto ezeru. Jāsaka, ka baudīt dabas skatus te ir daudz vienkāršāk nekā vienveidīgajos dziļumos meklēt zivis. Paložņājām pa krūmiem un seklumiem, pa klājumiem un dziļumiem. Tomēr uz vakara cēlienu nolēmām atgriezties atpakaļ uz deju zāli pie pārējiem.
Normāli. Vajag saču. Labas jūs. Danford? Kā? Nē, iesmēļ. Pačīkstē. Tikko pasūdzējāmies, ka nekas nenotiek, ka mazākā ir 7-niecīte, dabajām 8-7-niecīte. Smuku rēsnu tādu. Mums ļoti pēduši labi ir, jā. Labi, kaut kas vismaz. Metrs tur ir, ne? Stabili. Tā ir kaut kāda gigants. Braucu palīgā. Man milzīga, es cīnos jau labu laiku. Braucu palīgā ātri. Milzīga. Braucu ātri, davai veči. Tā, mums ir glābšanas misija. Izbraucām paņemt kolēģi krastā. Jā, viņš ir kajaku. Bet tagad dodamies pakaļ Jankam. Tikko Jānis zvanīja, kad ir pieķērsies liela zivs, ka vajag palīdzību. Tā kā glābēju komandu cepums ir ceļā. Jāni, turies mēs nākam! Bļāviens. Tas lops. Bet nu tā vienkārši man tur vajadzēja par to visu, es nevaru neko izdarīt. Es domāju, es telefonu nevaru atrast, vispār birst.
Adrenalīna pamodināja mani. Oi, smaga! Laba zivs! Nu, es šo gribētu nosvērt, ja kādam ir svari, jo man šā varētu būt, ka Mārs man to 11. Laba zivs! Kas par zīvi, vecīt? Atrasām to Loknes mostu, uztaisīsim smuku kādu bildīti, nosvērsim, nomērsim un atlaidīsim. Varētu būt, ka jās rekords. Kurā vietā, tajā pašā? Nu jā, es viņu aizbaudu, es piestīju viņu vietu. Cīņa bija pamatīgs, tā nebija. Šitādi nebija senelīgi cīnījies. Ej, tu nost! Ej, tu nost! Jopcik! Crash test. Jā, āķi rādā. Tikai apsē. Un nāc, ka karabīns atkabrāzies. Ej, tu nost! Pasties vaļā karabīna. Izvilkā vaļā karabīnīti. Laba zivs, ej, tu nost! Tāda masa! Uzmet zālēs. Ieķera zālēs ar parā un leciem. Gaisārtīgi. Tu filmēji bijis? Tad ieslēdz pēc tam, nu es jau negaidīju, zin kā. Es jau domāju, ka bija uz salas dzert. Viss vakars uz ezeru. Baigās zivs, vīri. Beidzot. Kāpēc mēs nebraucam sākumā uz Loknesu? Ienīsīs, iepazīties. Nu, tā ceļam ar visu sečaku. Paga. Aizķērā. Aha, tas es domāju, ka... Nu tā, ar visu sečaku ir 13. Labi, ka viņi nav katās. 13. Nu, 13. 13 jārēķi jau sečaks nost. Baigās, tādas viņai labais ir. Tas ir labais. Kas pa muguru? 13. Kas pa masu? Jā, es tiešām smagi grūti noturēt pilnīgi. Šitā neesmu mammu turēt. Fotoreportāžu? Nu, ko personīgais rekords jauns? Jā? Jā. Svarā. Galva maza ritīgi. Jā. Ritīgi maza galva. Jā. Bet viņa pati ir vienkārši. Iet. Bet es teiktu, papriecājamies un braucam pasties, vai tur vēl. Nē, nu jā, nu tas to jau vakars nav beidzies. Vēl ir gaisma. Ir. Ir? Jep. Labi. Aha, tagad viņi saprata. Jā. Šitie redzēt. Tagad viņi saprata, kas notiek. Aha. Nāk. Veci, tas bija ķēriens. Tas bija meistarīgi. Skaisti, šitā arī. Smuki, brūni. 8,8. Pāris skaitlis. Kāds svars?
Jā. Viņām visām nete. Es nevaru aizmīt, man prātā tu nāc, kā sarkais meža vīns, man sirdi tu māc. Jauni rekordi, atliekti āķi un diena, ko mēs visi atcerēsimies vēl ļoti ilgi. Savācām krastā izskalotos sausos kokus vakar ugunskuram un devāmies atpakaļ uz nometni. Pie vakariņu galda vēlreiz izdzīvojām neticami skaisto dienu, kas sākās Loknes ezerā un noslēdzās Līdeku midzenī. Un tomēr arī pēc šādas dienas bija pāris prāti, kur domas zaļējot malku jau bija rītdienā, jo šodiena pagāja skatītāju ložā. Visur tevi meklēju, lai atceries toreiz, cik skumps vieglās, ko sniedz. Rītu mūsu komunālajā dzīvoklī sagaidījām viegli vibrējošā atmosfērā. Mēs gulējām vieni, tik nakts bija virs mums. Kadrā trāpīs Anģa, bet krācēja visi. Torīt mūs apciemoja arī vietējais dabas rangers Sams. I'm just one of the rangers. My name's Sam. I just work. Gunārs. Hey. You all right? Hi. Andris. Yeah. So just a few things. Just try and make sure this is good. Not to make the fire. Yeah. That's fantastic. And you've been introduced to the Midge as well. Of course. First thing we met here. Yeah. And this is our first time in Scotland, actually. It's great. It's great. I can see you guys are quite respectful. So already. So that's Appreciate. Yeah. So. just thought I'd come and say hi though. Yeah. So. Nu, ir pagājis aptuveni nedēļa Skotijā, un vakardien beidzot bija tā diena, pēc kādas mēs braucam visos braucienos un visiem stāstam, ka mums katrā braucienā vismaz 1-2 tādas dienas. Visiem gan nesagāja, bet tas kopējais zivju skaits varbūt nebija tik liels, cik pašas zivis. Vēl aizgāja dažas vēl lielākas nesīs. Pirmajā stundā jau Anģam ar Madaru bija Eldorado, bija kaut kādas tur 5-7 copis, 1,3 m, 1,9 m. Pie laivas aizgāja vēl viens monstrs, kas iztaisnoja āķis, pēc skata, pēc nostāstiem, pēc leģendām ap 1,20 m. Un ņemot vērā, kāds viņām te bija svars, tad tā varēja būt ļoti liela zivs. Jā. Un tad vakara beigās atbrauc Uldis kā papildinājums, kamēr mēs atbraucām viņam pakaļ un kārtojamies. Saņemam panisku zvanu no kanoja laivas, kad palīgā, es ar tauriņķeramu netiek galā. Un aizbraucām apstīties, tad jau Jānis bija ticis galā ar 1,13 m un gandrīz 12 kg līdaku. Tāpēc mēs šodien esam atgriezušies atpakaļ Āderītē. Pirmā ekipāža jau ir nenocietusies un dūmojuši motori ir aizlidojuši uz turieni. Tā kā mēs arī tuņi dodamies iekšā un aiziet, es teiktu, mazāk vārdi, vairāk darbi. Mums vēl arī jātiek pie savām zivīm.